Dāmas un kungi, es gribētu uzaicināt šodien vieslektoru. Vieslektors ir James Loers. Viņš pats nevarēja, diemžēl, ierasties šodien šajā lekcijā pie jums, bet mums ir viņa grāmata. Šī ir viena no tādām psiholoģijas grāmatām, kas man paši ir ļoti spēcīgi pārsteigusi pēdējā laikā. Diemžēl tikai angļu valodā, latviešu valodā vēl nav tulkota, bet neuztraucieties pat no tā, ka tur ir rakstīts sporta treniņi. Nē, tā ir sporta psiholoģija, tā ir mentālā izturība. Šī grāmata ir tāda, ko es jau ļoti, ļoti ilgi meklēju, kā fantastisku, labu materiālu, kur īsi ļoti konkrēti aprakstīts, kā mēs varam trenēt savu mentālo izturību. Un es jums gribētu nākošajās 15 minūtēs ātri iedot tādu ceļojumu, tādu ekskursiju šajā James Loyer radītajā pasaulē, un arī šeit mums nāks talkā arī James Loyer radītais izturības tests, kas jums atrodas tagad katram priekšā, bet vēl neķeramies pie darba, es vēl gribu ātri ieskicēt, kas ir kas. Divas fundamentālas lietas, divas fundamentālas īpašības, par ko viņš runā šajā grāmatā, ir mūsu patiesais es un mūsu profesionālais es. Tad, principā, viņš visu laiku darbojās tikai un vienīgi šajos konceptos. Mūsu patiesais es ir tas mehānisms, kā mēs esam ieraduši izturēties situācijās, kur ir liela līmeņa slodze un kur ļoti augsts atbildības, kaut kādas situācijas. Tas ir mūsu ieradums, patiesais es, kurš ir izveidojies dzīves laikā. Un bieži vien to ietekmē arī mūsu vecāki, audzināšana, to ietekmē arī tas, cik daudz mēs dodam iespēju mūsu bērniem kļūdīties. Ja? Vai arī mēs izdarām visu viņu pašu vietā. Profesionālais es savukārt nozīmē, kā jūs rīkojaties situācijās, kur ir maksimāla spriedze. Kā jūs rīkojaties? Kas ir jūsu arsenālā, tad, kad viss notiek krīze un viss brūk un plīst? Lūk, kas ir patiesais es? Patiesais es sastāv no tādām 3 aizsardzības joslu sastāvdaļām. Un pirmā aizsardzības josla ir čīkstulis. Tad, kad sākās diskomforts, sākās lielāka slodze un nepatikšanas, iekšēji sākās tāda čīkstēšana. Mēs meklējam bieži vien arī vainīgos, un mēs katrā ziņā mēģinām atrast visu kaut kādus argumentus, lai neiet uz priekšu un nedarboties, jo vienkārši nav ērti, nav forši, nav patīkams sajūta. Ja mēs esam iemācījušies pārvarēt iekšējo čīkstuli, tad nākošais līmenis ir bailes. Nē, es atvainojos, dusmas. Otrais līmenis ir dusmas. Un dusmas ir gan ārēji, mēs metam krūzītes pret sienām, tenisisti lauž raketes, mums ir Aļona Stopenko, starp citu, arī tāda Latvijas primadona, nabaga mamma, es dažreiz nodomāju, viņa tādu brāzienu tur visu laiku dabū, un it kā viņa būtu laukumā. Bet tas ir tas, kā viņa ir iemācījusies, kā sacīt, krīzes situācijās, tā kā izmēst sevi, ja to higienu veidot. Un trešais līmenis, ja mēs esam pārvarējuši šo dusmu polu, ir bailes. Bet bailes mēs nevaram kontrolēt. Un angļu vārds choking. Tā kā mūs žņaudz, bailes mūs tā kā nožņaudz, un mēs apstājamies, un mēs esam paralizēti. Un mums veiktspēja vispār nav iespējama. Es pirms 3 nedēļām saskāros ar ļoti konkrētu situāciju, kur izpaudās precīzi visi šie 3 līmeņi. Es esmu arī viens no instruktoriem Oskara Špicko rīkotajā nometnē, kas saucās izdzīvošanas skola. Un tur ir, pēc būtības, tā ir tāda vīrišķības skola. Un es gribētu, lai paciet lūdzu rokas tie, kuri no jums ir aizsūtījuši savus vīrus uz šo skolu. 3, 2. Un kuri no jums savus bērnus ir aizsūtījuši uz šo skolu? Viena dāma, izdzīvošanas skola. Iet mājaslapā apskaties, jums ātri izstāstīšu, kas tur ir. Pirms 3 nedēļām bija 14 līdz 17 gadi jaunieši, tikai puiši. Un pēc būtības šajā piedzīvojumā, tas ir 3 dienu izdzīvošanas pasākums jauniešiem bez iepriekšējas sagatavotības, viņiem tiek likts ļoti daudz uzdevumu, kas ir saistīti ar slodzi. Tur ir ļoti nērti, tur ir tāda neizgulēšanās sajūta, tur ir augstums, tur ir tāda bišķiņa bada sajūta. Un tie jaunieši, kuri ierodās uz to nometni, viņi tikko no saviem datoriem nolikuši nost, viņam liekas izklaide. Šodien Harry Potter nometni. Jau pēc 30 minūtēm viņi sapratuši, nē, šī nav Harry Potter nometni, jo tur ir, principā, tie instruktori visi ir no Latvijas armijas, ļoti profesionāli armijnieki, un viņiem jau pirmā tā intonācija, jau tiem džekiem jau liek, te jābūt kārtībai un disciplīnai. Ierodās no 14 un 17 gadiem, tas diapazons ir nenormāli plašs. Tur bija viens puisis, kurš ir pat Olimpiskajā komitejā, kaut kādā kalnu slēpošanas komandā pati pieteicies, un viens puisis, kas ir vai nu 1 gadu jaunāks vai tajā pašā vecuma kategorijā, bet kurš ir tāds iznēsāts.
Viņš tā kā liekas, ka viņš ir aiznesis no punkta A uz punkta B uz punkta C. Un viņš bieži vien meklē tādus argumentus, man ir vājš ķermenītis. Un viņš tā arī saka, es citēju viņu, es nevaru to, man vājš ķermenītis. Un tad viņam stāv tādi bārdaini veči, aiziet, ja? Un viņam nav varianti, viņš nevar tā kā izlikt ārā no tās kopīgās sistēmas. Visi vājie ķermenīši tika cauri tai programmai, visi krita un gāzās psiholoģiski lauza sevi, un visvairāk, 80% jau pirmajās stundās jau ieslēdz iekšā čīkstuli. Tas bija pirmais mehānisms, jeb aizsarga mehānisms, jo man vienkārši nav vērti. Tur bija viens puisis, kurš teica, instruktori, es par šiem kursiem pats samaksāju, vai es drīkstu tagad doties mājās? Jo viņu pārējos māmas bija atsūtījušas. Nē, vietā ierindā un aiziet. Ja? Pēc tam, kad tie puikas saprata, ka tā čīkstēšana nepalīdz, jo viņi meklēja visādus ieganus un argumentus. Bija arī alerģija no augstuma, arī bija kā variants. Ja? Tur bija visi veidi alerģijas izdomāts. Pēkšņi sāka tur traumas kaut kādas tur ceļos, viņiem tur vienkārši ejam un tev nav variantu, nedrīkst apstāties. Čīkstuli pārvarēja visi, nākošais aizgāja dusmas. Tas bija nākošais posms, kur tie puikas saprata, ka viņiem komandā jāstrādā, lai viņi varētu izdzīvot vispār tajā pasākumā. Un viņi sāka dusmoties uz tiem, kas haltūrēja viņiem komandām blakām. Tad, kad vairāk tas nestrādāja, jo daži komandas tiešām bija haltūrētāji, viņi sāka dusmoties uz sevi. Viņi sevi šaustīs, saņemies, tu vari, tu izdarīsi. Un tas bija otrais posms. Un trešais līmenis ir pēdējā trešā dienā, ko es diemžēl jums nedrīkst stāstīt, jo tas ir noslēpums, kas notiek ar tiem jauniešiem, bet tās tiešām ir satikšanās ar ļoti pamatīgām bailēm. Un, mums bija 100 puikas nometnē vasarā, un es arī pats gāju tajā programmā pirms vairākiem gadiem cauri, man arī bija ritīgi baila. Ritīgi baila. Un tur stāv mazi pipariņi ar vājiem ķermenīšiem, ko viņi paši domā, ka viņiem ir vājš ķermenītis. Un viņi visi varēja spērt to soli, viņi varēja ieskatīties tam bailēm acīs, un viņi varēja pārvarēt sevi. Un tas, kas notiek pēc šīs programmas, viņi visi kā viens saka, es neticēju, ka es to varu izdarīt. Es nezināju to, ka es esmu spēcīgi, ka es esmu tik stiprs. Viņi izgāja cauri visiem tiem 3 aizsardzības posmiem, un viņi salauzēja, viņi kļuva stiprāki. Un šajās 3 dienās puikas kļūst par vīriešiem. Acu priekšā. Viņi ar taisnām mugurām iet mājās, viņi ir izmainījušies. Lūk, tā ir mana pieredze, bet tas ir atkarīgs arī no visiem cilvēkiem. Mums visiem ir šis čīkstuls, kuram jāieskatās acīs, vienkārši beidz čīkstēt, ejam uz priekšu, aiziet dusmas. Kas tās par dusmām? Kam tu dusmojies? Vienkārši dari. Ja? Nu, lūk, tas ir tas patiesais es. Kas ir profesionālais es? Tie ir no James Loyera repertuāri 2 lietas, kuras ir jāņem vērā. Tad, kad notiek šī krīze, ir ļoti svarīgi, kas notiek jūsu galvā, kas ir jūsu domāšanas aparāts. Viņš saka, tad, kad ir arī tā klasiskā sevis barošana negatīvām idejām, negatīvām domām, atkal man nesanāca, man tas ir iebjās, kā man tas viss ir apnicis. Jūs tādā veidā veidojat šo te negatīvo atvaru. Un negatīvais atvars no emocijām ietekmē jūsu veiktspēju. Un to saka sporta psihologs. Lai jūs tiktu kaut kur augšā, lai jūs tiktu līdz pašai augšai, jums pirmkārt ir jāsāk prast kontrolēt savas domas un jāpārtulko tās tajā pozitīvajā domāšanā. Man pašam ir 11-gadīgs puika. Viņš trenējās basketbolā. Un, mēs aizvakar trenējām, tur kaut kādu kustību, viņam vajadzēja tur trenēties. Un viņš paslīdēja, nokrita, noberza kāju. Un, man ieslēdzās tas inspektors, diemžēl. Pēc tam bišķiņ arī teica, varbūt nevajadzēja tik asi. Bet es viņam saku, Klau, Ernest, tev ir vienkārši jāpasaka sev, nākošais būs. Nākošais būs. Pirmās 4 reizes, kad viņš teica, nākošais būs, bija tāds, nākošais būs. Jo šitā, tā kā, zina, ka par spīti, viņš dara to, bet par spīti. Un pēc tam tā 5., 6. reize bija, nākošais būs. Pilnīgi cita intonācija, pilnīgi cita apziņa, pilnīgi cits spēks, pilnīgi cita veida veiktspēja radās viņam. Nevienas čīkstēšanas, neviena tā negatīva atvera sajūta. Un otra lieta, ko James Loyers saka, ir, viņš to sauc par acting. Ja? Viņa gadījumā acting nozīmē, kā jūsu ķermenis reaģē pret sitieniem, pret dzīves sitieniem, pret kritiku. Kā tas reaģē? Hokejistiem arī iemet vārdsargs uzreiz izšķaida nulli. Ja? Kā jūs ķermeņa valoda reaģē? Un viņš saka, jūs nedrīkstat reaģēt. Jūs ķermeņa valoda nedrīkst runāt to, ka jums ir kaut kas nepareizi izveidojis, ka tā ir kļūda, ka jums kaut kas nav sanācis.
Jums ir kapteiņa skatiens uz priekšu, jā, mums ir sūce, bet mēs tiksim uz priekšu. Mēs braucam, mēs ejam. Nekas, un tā ir tikai vētra, tā ir visa vētra, tā ir tā vētra, ko es piedāvāju, nākošais būs, skatieties uz mani. Tā ir tā domāšana, ko James Loyers māca tiem olimpiskiem čempioniem, kuriem viņš strādā. Lūk, divas pasaules, viena ietekmē otru, tas, kā mēs esam ieraduši dzīvot un darboties, kā mēs esam izveidojuši savu psihoemocionālo aparātu, ietekmē jūsu veiktspēju tajā profesionālajās situācijās. Lūk, un tagad ir mūsu laiks izturības testam. Viens no šiem jautājumiem ir tieši par aktieru spēli vai aktieru meistarību. Tas ir tieši tas, ko es jums tikko stāstīju. Aktieru meistarība ir tas, kā jūsu ķermenis reaģē tad, kad jūs tiekat klapēti, vai ir kaut kāda kritika, vai kaut kas nesanāk. Ja? Tad skala no 1 līdz 10, lūdzu atķeksējiet, kur jūs redzat paši sevi, bet ļoti svarīgi, tas ir saistīts ar jūsu profesionālo darbību. Nevis tā, kā jūs vērtojat savu personīgi. Tikai un vienīgi profesionāla darbība. Ja? Ir viens uzdevums, kas bija saistīts ar motivāciju. Tas ir numur 1, kam tagad jāpievērš uzmanība. Nesakat skaļi, cik jums ir, tas ir tikai jums iekšējai lietošanai. Ja jums ir zem 7, tad James Loyers saka, klau, sarkanie zvani. Zem 7 sarkanie zvani. Tāpēc, ka vāja motivācija vai motivācijas trūkums var ļoti strauji iekurbulēt šo te negatīvo gravitāciju. Jo motivācija bieži vien var būt saistīta ar to, ka varbūt jums vienkārši trūkst mazo uzvaru vai lielo uzvaru. Vienkārši trūkst veiksmes, ko svinēt. Pārslodze. Visu laiku ir slodze no visām pusēm, nāk visādi uzdevumi, un mēs netiekam galā. Mums vienkārši nav spēka. Mums nav bijis laiks, lai mēs varētu atjēgties un atgūties. Arī tas var būt saistīts ar motivācijas trūkumu. Ļoti svarīga tēma ir tieši atpūta. Relaxation. Tas ir profesionālajā pasaulē, tas ir tikpat svarīgi, cik arī pati aktivitāte un pati darbība. Vai jums ir pietiekami daudz prieka? Vai jūs mākat sev radīt prieku? Vai jūs mākat atpūsties tā, ka jums vienkārši ir bauda un kaifs? Ja? Tas arī ļoti svarīgi. Lūk, un tie visi faktori, ja jums ir zem 7, tad jums jāpievērš stiprāka uzmanība, jums ir spēcīgāk jāstrādā uz to, lai atgūtu šo te motivāciju. Tas ir numur 1, ko James Loyers vienmēr saka. Un tagad paskatieties, atzīmējiet ar kaut kādu citu krāsu 4 vājākās pozīcijas. Un jums ir, James Loyers vienmēr iesaka to, kad sākam strādāt ar vājākām savām pozīcijām. Un tas mehānisms, ko viņš iesaka, saucās vizualizēšana. Iespējams, ka jūs esat to dzirdējuši, arī Juris Rīnieks to sauc par kinematogrāfu tehniku, bet šajā sporta psiholoģijas pasaulē tā ir vizualizēšana. Spēcīgākie dienas mirkļi, kad vajag vizualizēt, ir tieši tad, kad jūs pamostaties no rīta. James Loyers saka, tās ir 30 sekundes, kas vajadzīgs, un tieši tad, kad jūs ejat gulēt. Tie ir spēcīgākie mirkļi vizualizēšanai. Un ko tas nozīmē? Ka jūs vienkārši vēl joprojām varat aizvērt acis un apskatīties, iedomāties ļoti konkrētu situāciju, kas jums varētu radīt attiecīgi kaut kādas problēmas. Piemēram, jums ir nepacietība. Jums pacietībā jums ir 3. Ja? Tas nozīmē, ka jums ir jāiedomājās konkrēta situācija, kas varētu raisīt šo te jūsu nepacietību. Iedomājieties savā iztēlē un labojiet to savā iztēlē. Jums nepatīk, kā jūs reaģējat, izlabojiet savā iztēlē, kā jūs reaģējat. Jums nepatīk, kā balss skan, izlabojiet savā iztēlē, kā skan jūsu balss. Tā ir nosvērtāka, glubjāka, precīzāka. Strādājiet iztēlē. Un tā vizualizēšana ļoti, ļoti spēcīgi darbojās. Ja? Un otra lieta, viņš saka, jums ir jāuztaisa katrai no šiem te punktiem, ja, piemēram, jums ir nepacietība, ja pacietība ir vāja, jums ir savā 30 dienu kalendārā jāuztaisa pašiem savs individuālais izaicinājums. Jums būs jāizmanto tādas 3 zīmes – plusiņš, mīnusiņš un nulīte. Tas nozīmē tajā dienā, kur jūs bijāt pacietīgi, vai arī precīzāk sakot, kur jums ir uzlabojums savā pacietības rādītājā, jūs tajā dienā iezīmēsiet plusiņu. Tajā dienā, kur jums nekas nav mainījies, esmu tikpat pacietīgs vai nepacietīga, kāda es biju kādreiz, tur ir nulīte, bet ja ir kritiens, ja jūs esat vēl nepacietīgāki, tur ir mīnusiņš. 30 dienu personīgais izaicinājums. Un tieši šādi te strādā profesionālākie sportisti pasaulē, viņi vienkārši paņem tikai vienu sadaļu, 4 vājākos punktus, strādā 30 dienas. 30 dienas, lai pēc 30 dienām man būtu kaut kāds progress, lai man būtu kaut kāda izaugsme tajā tēmā. Jo visi šie punkti, ar ko jūs tikko strādājat, tie ir saistīti ar jūsu mentālo izturību.
Jo tā formula gaužām vienkārši jūsu domas un jūsu darbības ietekmē emocijas, emocijas pēc tam ietekmē jūsu veiktspēju. Kā jūs jūtaties, tāda būs jūsu veiktspēja. Ja jūs jutīsieties motivēti, priekpilni un laimīgi, jūsu veiktspēja vienmēr būs daudz, daudz augstāka. Ja?